Ja es esmu pateicis par daudz vai par maz, tad tu labo. Lūdzu. Mārtiņ, noteikti tu neesi pateicis ne par daudz, ne par maz. Man ļoti patīk tas, ko tu jau startā uzsvēri, ka mēs izveidojām kopā visu vietu, kur mēs patstāvīgi, pakāpeniski attīstam, meklējot pareizo pieeju un pareizos variantus. Jo redzēt, kā izveidot uzreiz gatavu programmu, kā tas varētu strādāt, kā varētu veidoties kopienas centrs, par ko es arī runāšu, kā jūs noprotat šajā prezentācijā. Mēs nevaram uzreiz zināt, ko arī iepriekšējās prezentācijās vairākas reizes ir pateikts, jo mēs nevaram zināt tieši to, kas būs nepieciešams mūsu klientam. Līdz ar to kopienas centrs, viņš patiešām ir ļoti universāls un gada laikā viņš ļoti jau transformējies. No mūsu sākotnējās idejas, kāda tā bija, kā tas izskatīsies, kādas būs nodarbības, kas notiks. Šobrīd jau jāsaka, ir diezgan daudz, kas pārveidojies citādāk, un tāpat laikā mēs esam sasnieguši šos mērķus, kas startā mums bija uzstādīti. Pirms eju tālāk, es jau startā varu pateikt, ka šobrīd gads ir apritējis, un skatoties kopā, cik mums ir apmeklētāju, lai mēs apmeklētāju nosaukt par jau tādu patstāvīgāku apmeklētāju, tam jābūt cilvēkam, kurš vismaz 4 reizes mēnesī apmeklē kopienas centru. Šobrīd šis skaits mums ir 1200 cilvēki. Šī gadā, kas mums vismaz 4 reizes mēnesī apmeklē kopienas centru. Fantastisks cipars. Tas ir tas, kas mums arī parādās pēdējos datus savalkot kopā un sniedzot atskaiti attiecīgi pašvaldībai. Tālāk, ko dosimies tad tālāk nedaudz uz priekšu par pašu kopienas pieeju un par to arī, kas tad mums ir tas apvienojušais elements. Kopienas telpa, viņa ir pieejama brīvi jebkuram. Arī jebkurš no jums pilnīgi droši var nākt pie mums. Var atnākt no 9:30 rītā līdz 9:30 vakarā, Avotiela 31 Rīga. Nākam droši ciemos, iepazīstieties ar mūsu darbiniekiem. Un tas apvienojušais elements, kas mums strādā, ir šī te resiliences, un es zinu, ka es filmētāji noteikti neesmu parocīgs čalas galvu, tur pilnīgi jau es laiku kustos. Jā, tā ir tā apvienošais elements, ir šis dzīves spēks, šis resiliences pieeja, kas ir grūtības būtībā. Mums katram dzīvē ir bijušas grūtības, vienam smagākas, vienam vieglākas. Tāpat laikā mēs viņus pārvaram un ejam tālāk uz priekšu. Un mums ir ar ko dalīties un uz ko balstīties. Un tālāk, ejot prezentācijā, mēs ļoti smuki redzēsim par to. Es nerunāšu to, kas ir slaidos rakstīts, jūs varat droši lasīt, nebūs copy-paste. Jo tiek izveidota telpa, kur ir droša vide, viņa ir droša saskarsmē. Mēs veidojam piederības sajūtu jebkuram mūsu apmeklētājam. Viņš kļūst piederīgs, viņam ir vieta, kur viņš sajūt, ka viņš ir nepieciešams. Un tas ir tas, kas arī mums katram ir nepieciešams dzīvē. Mums ir jābūt tai sajūtai, ka mēs esam kādam vajadzīgs. Tas ir tas, ko mums vajag noķert. Un pozitīva enerģija un šī tā kā minētā drošā vide. Vai jūs atpazīstat šo te koku kreisajā pusē? Avatars. Avatars, tieši tā. Un kādu funkciju koks avatārā pilda? Pirmais bija mājas. Ejam tālāk uz priekšu, kādu funkciju vēl koks pilda? Kad atveseļošanās. Kad viņi nonāk grūtībās un nezin, ko darīt, kur viņi vēršas, viņi dodas pie koka. Tad mēs kopienas centru varam šobrīd vilkt paralēlas ar šo te avatāru koku, kurš ir punkts, kur cilvēks var vērsties grūtībās, viņš var vērsties pēc palīdzības, viņš var vērsties, lai atvesļotos un lai arī patīkami saslēgtos ar pārējiem, kas arī atainojas ļoti skaisti avatāru filmā. Ja neesat redzējuši, iesaku noskatīties, ļoti skaisti. Tālūk, un līdz ar to izdodas panākt to, ka ir tā dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem, jo tas kopienas fenomens, viņš ietver to kopīgo izaugsmi. Mēs kā kopiena augam, mēs kā grupējam uz priekšu. Tas vairs nav individuāli, tas ir daudz drošāk, stabilāk un vieglāk un atbalstošāk. Ja mēs skatāmies, ko ietver kopienas centra darbība, tad pirmais punkts jau, par ko es startā uzreiz teicu, kopienas resursu izzināšana un kopienas attīstības plānošana. Tas ir tas pats pamats, ka ienākot jebkuram jaunam cilvēkam, mēs sekojam līdzi, ar ko viņš nodarbojas, kas viņam patīk, vai pie mums viņš var atrast kaut ko interesējošu sev. Ja nevar, tas nozīmē, ka mums ir jāsāk domāt, kā mēs atradīsim veidu, kā viņu noturēt.
ko viņam piedāvāt. Mums šobrīd notiek arī salsas un bačats nodarbības. Un salsas un bačats nodarbības mums vada mūsu brīvprātīgie, kas arī ir cilvēki, kur sāka nākt pie mums. Viņi vēlējās kaut ko sniegt citiem. Un vaicājot viņiem, kas tas varētu būt, tie ir divi puiši, starp citu, tie ir divi puiši, pat kungs un puisis. Džeina aizmugurē sēž, viņiem ļoti labi zinām. Un jā, viņi izdevās, viņi vada bačats nodarbības. Un tas ir vienkārši super, un viņi nav vienīgie. Mums ir vēl kas darbojās un kas nāk un brīvprātīgi veid šīs lietas, jo viņi jūt savu piederību tur. Tātad nodarbības konsultācijas, aktivitātes, pasākumi, dalībnieku organizētie pasākumi, kas ir pats svētīgākais, kas var notikt. Brīvā laika telpa, to izmanto gan pārsvarā jāatzīst jaunieši, arī gan seniori to izmanto diezgan aktīvi, jo, kā jūs noprotat, uz kopienas centra nāk visi. Mums nav vecuma ierobežojumi. Šeit mums varbūt pavisam mazi bērniņi mums skraida pa kopienas centru, kas knapi staigā, un tad jau mums nāk seniori gados, kam ir pār 90. Kas arī iesaistās, nāk uz meditācijām, nāk uz vingrošanu. Kundze gados pār 90, jā, vingro, lēkā, dara visu, un visu notiek. Un tad iesim par to soli tālāk, par to pakalpojumu kopumu, kas mums Resilience centrā notiek. Jo startā mēs nesākām ar pirmo punktu, nesākām ar trešo punktu. Mēs startā sākām ar otro punktu, kas bija sociālās rehabilitācijas programma DARI. Un darbojoties ar šo te programmu, protams, gadu no gada esot kopā ar šiem jauniešiem, arvien vairāk mēs izprotam viņu vajadzības, kas viņiem ir nepieciešams. Tad mēs gājām soli tālāk jau uz punktu 3, kas būtu līdzdalības pakalpojumi. Tikai šī gadījumā tu neprādītos kopienas centrs, tur būtu līderu programmas un līdzdalības projekti, jo mēs sākām veidot mentora palīgu un pieredzes ekspertu kustību, mentora apmācības jauniešiem. Un jaunieši, kur bija iekļaujušies savā dabiskajā vidē, protams, mēs ļaujam viņiem doties tālāk. Viņi vēlas, viņi var atgriezties. Vēl periodam paejot, mēs jau sapratām, ka mums ir jāiet uz ielas, patiesībā ar jauniešiem strādāt, meklēt viņus tur. Jo nereti arī sociālajiem dienestam un sociālajiem darbiniekiem ir grūti jauniešus aizsniegt. Kad jaunietis atrodas uz ielas, viņš ir uzlicis smīksto sistēmai, varat darīt, ko jūs vēlaties, viņš nenāk un neies. Un nereti gadās arī ģimenes, kur vecāki nav īpaši interesēti iesaistīties un arī pasaka, nav man darīšana. Ja? Jūsējies, jūs uzskaitiet, darat, ko gribat. Un tad mēs sākām doties ielā, kur mūsu lielākais plecs un atbalsts bija paši jaunieši, kur bija jau no sociālās rehabilitācijas programmas. Jo bez viņu palīdzības, godīgi saku, ielu jaunatnes darbs mums nebūtu uzstartējies noteikti tik ātri, un kvalitāte arī būtu daudz zemāka. Jo arī šobrīd mūsu ielu jaunatnes darbinieku starpā ir jaunieši, kuri paši ir nākuši no ielas. Un tas mums dod ļoti, ļoti daudz. Un tad jau, kā Mārtiņš minēja, tad pagājušā gadā mums radās kopienas centrs. Un kopienas centrs ir tas punkts, uz kuru šobrīd mēs mēdzam pat taisno no ielas vest jauniešus un pēc rehabilitācijas programmas iesaistīt jauniešus. Vienlaikus mēs mēģinām nejaukt jauniešus kopā, jo rehabilitācijas process var tikt ietekmēts, ja jaunietis atrodas paralēli kopienas centrā ar citiem jauniešiem. Līdz ar to mēs tomēr turam tās divas lietas nedaudz nost vienu no otras. Tas arī jāievēro kaut kāda tāda nedaudz principu, lai nesataisītu nedaudz tādu, nezinu, kā to nosaukt, sauksim maigā vārdā par šaizīti. Ka kāds pavalkās līdz kādam ne uz tām pašām labākajām lietām. Un šobrīd jau arī mums jau eksistē arī DARI 3. posms rehabilitācijas programmai, kur mums iesaistās jaunieši, kuriem nepieciešama vēl ilgstošāka rehabilitācija. Tālāk, dosimies tālāk uz priekšu. Kopumā tiek nodrošināti daudz un dažādi pakalpojumi, un pie šiem punktiem, pie šī slaida un arī nākamajiem jāsaka liels paldies DOT 5, kas bija pagājušā gadā. Jo pateicoties DOT 5, mums arī noteikti cilvēku skaits varētu būt nedaudz mazāks, es godīgi runāšu, ja nebūtu bijusi DOT 5 akcija. Mums bija iespēja sniegt pakalpojumus jauniešiem, kuri pie mums nāca no ielas. Mums izdevās piesaistīt speciālistus, mums bija patstāvīgs apmeklējums jauniešiem, kas nāk pie psihologiem, pie atkarības speciālistiem. Un šeit gan jāsaka, ka DOT 5 mums ļoti, ļoti palīdzēja šajā. Un līdz ar to arī mums bija iespēja jauniešiem dot vēl plašākas iespējas. Šeit mēs redzam aktivitātes, kas notiek ielas vidē. Te mums ir gleznošana ar ielu jauniešiem kopā Grīziņkalnā,
Grīzņā, bet Ziedoņdārzs tas bija, jā. Tas mums bija Ziedoņdārzā. Halloween pasākums pavisam nesenais. Mūsu komanda, kas arī tur darbojās un rīkojās, un šeit arī kickboks nodarbības pie mums notiek. Jo, lai arī kā mēs to no tās agresijas gribētu izbēgt, citreiz jauniešiem, kam tas ir ļoti tūs un saistošs, viņš ir jāpaņem, viņš ir jāļauj viņam izsisties ārā. Olafs stāv aizmugurē un smaida, plats smaida, viņš no tiem, kas ietur, lai sev agresijas līmeni samazinātu un izpumpētos. Un tas kopienas fenomens ir tajā, ka tas ir jaunietis, telpa jaunietim un jauniešu telpa. Un šeit mums ir vienādības zīme. Tas nozīmē, ka telpa jaunietim veido jaunieši. Jaunieši krāso, jaunieši iesaistās, jaunieši darbojas, un līdz ar to telpai tiek piešķirta pilnībā cita vērtība. Mēs varam to izdarīt visu jauniešu vietā, protams, tomēr tas tad nebūs jaunieša paša. Tad tālāk jaunieši daudz vairāk arī sargā līdz ar šīs telpas un jūt daudz lielāku piederību kopumā mūsu kopienas centram. Un pašpalīdzības tīkls, kas ir izveidojies jauniešu starpā, ir vienkārši superīgs. Tas ir WhatsApp grupa, kur jau ir vairāk nekā minētie 105 jaunieši, kas savā starpā komunicē. Ja es jums teiktu, tur super maigas sarunas vienmēr tik atbalstoši, viens otru tik ļoti mīl, es baigi ļoti melotu, jo jaunieši mēdz savā starpā arī skaidrot attiecības. Mūsu uzdevums ir būt blakus un nedaudz iespējams tā kā savākt to tēmu. Jā, mēdz arī, kad aiziet rupjos vārdos loģiski, mēs sakam, te ir robeža, viss. Varam konstruktīvi runāt, bet nesākam ar lamāšanos un pārmešanu kādam agresīvu. Dairīts ir ieradies arī. Malecis, jā. Dairis mums vēlāk redzēsiet, mums būs jaunieši ir sagatavojuši mani kolēģi priekšnesumu, kur arī izpildīs jums, jā. Un jaunietis jaunietim, tas arī, ko es iepriekš minēju, par jaunatnes darbu, tā ir lielākā vērtība, kas mums arī var būt šajā darbā, kas mums palīdz. Dažas no mūsu īstenotajām aktivitātēm šeit redzams jūs priekšā. Laivu brauciens arī ir viena no aktivitātēm, kuru mums izdevās īstenot ar DOT 5 atbalstu. Tas arī tas mēs braucām kopā ar jauniešiem. Mani kolēģi šobrīd, lai gan mēs par jauniešiem šodien vairāk runājam, bet par senioriem runājot, mani kolēģi arī reiz mēnesī, reiz divos ar senioriem mūsu kopā brauc seņot. Un ticiet man, ja jūs redzētu senioru reakciju, kuri gadiem nav tikuši uz mežu seņot, un viņus aizveda pierīgā ārpusē mežā ielaiž. Man kolēģis Robčiks teica, viņš saka, es jau braucu uz turien, es domāju, bļāviens, būs jāved pie rokas, viņi zina, kā nevarēs aiziet kaut ko. Viņš teica, apstājos mežā, izkāp jārēs, saka, ko tad tikos un tikos, tiekamies te, un bija, jā, labi, un pazūd. Seniori visi kā viens bija mežā iekšā un nāca apakaļ pilniem groziem ar sēnēm, priecīgi, laimīgi, apmierināti. Un kas ir tā foršākā daļa? Viņi darbojas kopā ar jauniešiem. Ir šī pieredzes apmaiņa notiek, kurā seniori savas prasmes nodod mūsu jauniešiem, un jaunieši arī palīdz senioriem. Šeit gan mums ir fotovairs šobrīd redzams uz ekrāniem. Ar izstādi tie ir tikai bērni, kuru jūs arī varat sameklēt Facebookā, izmantojot vārdus tie ir tikai bērni. Varat aplūkot, kas ir jauniešu veidota izstāde Raijas Rozenes tekstiem. Ļoti jaudīga un spēcīga izstāde, kura parāda skaudro realitāti ar sagrieztām rokām, narkotikām, alkoholu un diezgan tādu spēcīgu atklātību. Jā, un šīs starppaudžu aktivitātes, ko es iepriekš minēju, mums seniori ar jauniešiem, stāties priekšā, kas trūkst omītei vai opītim gados, kurš Rīgā ir palicis viens. Bērni ir izbraukuši ārpus pilsētas, dzīvo strādā citur. Draugu viņu poģītī nav, ko viņam iet un ko viņam darīt. Seniors sēž viens pats mājās un